Jāapskatās, kas reduktorā mums iekšā ir. Viņš jau, protams, ir atskrūvēts. Šis viss ir tikai šaus. Bet nu vienkārši parādīšu, kas ir iekšā. Te mums ir impelleris. Maģiskā gumija, kas pumpē ūdeni. Strādā šajā te glāzē. Un pa šo trubiņu padod uz augšu ūdeni, lai varētu dzesēt motoru. Te ir plāksne, pa kuriem tas impelleris staigā. Так, šito noliekam malā. Te ir blīvīte. Sprosts. Sprosts fiksē impelleri uz asas. To nekādā gadījumā nevajag pazaudēt. Tālāk ir tāds brīnumains uzgriezens. Šīs te lipiņas 4 mēdz citreiz nolūst, kad nenāk vaļā. Tālāk ir blīvslēgu korpus. Ieliekās blīvslēgi, lai neietu no reduktora ārā eļļa un iekšā neiet ūdens. Te mums ir ass, kas pārslēdz ātrumu uz priekšu. Tur galā vēl ir stūmējs speciāls. Un te iznāk galvenā asa. Pa šo asi no motora uz leju padodās griezes moments. Te ir 2 gultņi. Te ir uzgrieznis. Un šim uzgrieznim galā ir zobrats. Tā, to noliekam malā. Principā šajā daļā nekā vairāk nav. Te ir dzenskruva. Fiksēs ar vienu uzgriezni. Šaiba tur ir alumīnija dzenskruva. Īstenībā alumīnija dzenskruviem nav vainas. Tādas pie mazas jaudas, pie 100-150 zirgiem. Ja jūs kaut kur uzdauzīsiet viņu, tad vismaz saglabāsiet šos zobratus dzīvus. Dzenskruva maksā tur 200-300 eiro. Zobratu komplekts šim motoram var maksāt 1000 eiro. Prosts. Tālāk ir uzgrieznis. Ja motors ir vecs un nekad nav vērts vaļā, tad šie uzgriezni parasti salūst. Nu, viņus vajag salauzt, lai vispār atskrūvētu kaut ko vaļā, jo viņus nevar atskrūvēt. Bet viņi nav dārgi, viņi pie mums internetu veikalā ir nopērkami. Tā ir, nu, tas ir asas korpus. Asas korpusā ir gultņi, kur var redzēt blīvslēgi, un pie viņa stiprinās zobrats. Так, kas mums vēl ir iekšā? Tur iekšā dziļumā ir vēl viens zobrats, tūlīt paņemsim viņu. Lūk, un te ir īstenībā baigi labais moments, kad jums vispār var parādīt, kā strādā reduktors. Kur te ir šie liekās. Te nāk vēl viens zobrats. Laikam jāsaka, ka modernāk filmēt, tad ar telefonu vienā rokā. Šitā te tas viss izskatās. Un šeit lielajā asī galā ir mazais zobratiņš, kurš stāvo šeit. Un kā mēs redzam, tas zobratiņš griežās. Viņš griež šos abus te zobratus. Bet šie 2 zobrati nav savienoti ar dzenskruvas asi. Un, lai šī asa sāktu griezties, mehānisms galā bīda šo te komponenti. Redzēt, viņa iet sazobē vai nu ar vienu zobratu, vai ar otru. Un tāpēc slēdzot ātrumā, citreiz īstenībā tas ir normāli just sitienu, jo šī te kvadrātainā vieta atsetās. Так, nu un principā viss. Reduktors ir tukšs.